Latvijas dabas zaļā rota, mežs, ir viens no lielākajiem nacionālajiem dārgumiem, jo tam ir liela ekonomiskā, ekoloģiskā un sociālā nozīme. Tādēļ meža nozarei ir nepieciešami augsta līmeņa speciālisti. Mežsaimnieciskajai izglītībai Latvijā ir sena un tradīcijām bagāta vēsture. Tā aizsākās 1919. gadā, kad Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultāti nolēma papildināt ar mežkopības katedru. 1939. gadā, kad tika dibināta Latvijas lauksaimniecības akadēmija, mežsaimniecības fakultāte tiek pārcelta uz Jelgavu. Ejot cauri gadiem par spīti valsts okupācijām, fakultāte ir spējusi sagatavot daudzus speciālistus zinātniekus un līdzās mežsaimnieciskajai izveidot arī meža inženieru un kokapstrādes studiju programmas, kā arī varējusi lepoties ar vienu no augstākajiem konkursiem uz studiju vietām. Šodien Latvijas Lauksaimniecības Universitātes meža fakultāte ir nozīmīgākā un vadošā mācību iestāde Latvijā, kur ir iespējams iegūt augstāko izglītību meža nozarē. Fakultāte sagatavo speciālistus pilnam koksnes ciklam, sākot no meža stādīšanas un beidzot ar gataviem kokrūpniecības produktiem. Tā ir arī viens no meža nozares zinātniskajiem centriem. Meža fakultāte piedāvā 3 klātienes studiju programmas – meža zinātne, meža inženieri un kokapstrāde. Ir arī meža inženieru, kokapstrādes tehnoloģijas un darba aizsardzības un drošības nepilna laika programmas. Pēc bakalaura grāda iegūšanas iespējams arī mācības turpināt maģistrantūrā 4 programmās – meža darbi un tehnika, meža ekoloģija un mežkopība, koksnes materiāli un tehnoloģijas, meža ekonomika un politika. Ja ar vēlme savu karjeru saistīt ar zinātnisko vai akadēmisko darbību, tiek piedāvātas arī doktora studiju programmas. Akadēmiskā mežzinātnes bakalaura studiju programmas sagatavo akadēmiski izglītots speciālists Latvijas meža novērtēšanai, zinātniskai izpētei un arī apsaimniekošanai. Studiju procesā studenti apgūst specialitātes akadēmiskos priekšmetus, meža botānika, dendroloģija, augsnes zinātne, augu fizioloģija, tāpat arī priekšmets, kas saistīti tieši ar specialitāti mežniecību, mežkopību un meža atjaunošanu, mācās meža novērtēšanas metodas, meža taksāciju un meža ierīcību. Pēc fakultātes beigšanas ir labas darba iespējas, ir iespējams strādāt valsts meža dienesta struktūra vienībās Latvijas valsts mežos, Zinātniskajā institūtā Silau un arī daudzās citās darba vietās. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma meža inženieri sagatavo vadošos speciālistus darbam meža atjaunošanā, kopšanā, novērtēšanā, kā arī kokmateriālu transporta darbos, kad gatavos sortimentus nogādā patērētājiem. Absolventi iegūst bakalaura grādu mežzinātnē un mežsaimniecības inženieru kvalifikāciju. Tas dod iespēju absolventiem turpināt studijas maģistrantūrā vai uzsākt darba gaitas mežsaimniecības meistara, tehnologa, inženiera, kā arī ražošanas nodaļu vadītāju darbā mežsaimniecības uzņēmēju sabiedrībās. Meža nozarē šīs profesijas speciālistu trūkst, un mēs nevaram nodrošināt visas vajadzības un pieprasījumu pēc šiem speciālistiem. Augstākās profesionālās izglītības programma kokapstrāde ir ar akadēmiskās izglītības elementiem. Tā ir 4-gadīga programma, pēc kuras pabeigšanas absolventiem ir iespēja turpināt vai nu studijas maģistratūrā, vai arī strādāt dažādos kokapstrādes uzņēmumos, kā piemēram koku zaļiešanās, koksnes žāvēšanas,
plātņu materiālu ražošanas, mēbeļu uzņēmumos, kā arī iestādēs, kas saistītas ar koksnes tirdzniecību un ekonomiskiem jautājumiem. Meža fakultātes paspārnē notiek aktīvi zinātniskie pētījumi. Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts nodarbojas ar mēbeļu un kokmateriālu mehānisko testēšanu, kā arī uguns noturības pārbaudēm. Pēdējā laika aktualitāte ir mēģinājumi ieviest praksē attālās zondēšanas metodes, kuras ļautu lielos apjomos un bez tieši cilvēku klātbūtnes mežā noteiktā vērtība. Meža fakultātes pasākuma organizētājs un tradīciju kopējs galvenokārt ir studējošo mežkopju biedrība Šalkone, kura reizē pilda arī studentu pašpārvaldes funkcijas. Šalkone gadu rīko meža dienas, kurās studenti sacenšas sportā, profesionālajās prasmēs un konkursā meža erudīts.